Aizvadītajās brīvdienās Rūjens vidusskolā norisinājās mazskautu ziemas nometne. Jau 14. gadu no dažādām Latvijas pilsētām kopā sabrauc mazskautu organizācijas, lai 3 dienas sportiskā un veselīgā gaisotnē labi pavadītu laiku. Ja sākumā tā iesākās dažu vienību tāda sadarbība, tad tagad viņi ir izaugusi krietni liela. Mums tātad pulcējās katru gadu jau tuvu pie 100 dalībniekiem. Un katru gadu tā notiekās kādā no Vidzemes skolām. Šogad tā notiek Rūjienā, un nometnes nosaukums ir Izgudrotāja pilsēta. Šī nometne tika veidot kā tāda liela spēle, kurā piedalās 15 komandas, ja mēs viņus esam nosaukuši par 15 kvartāliem, kas veido Izgudrotāju pilsētu. Un katram kvartālam ir savs zīmoks, katram kvartālam ir sava pasta kaste pie durvīm, un viņi nemitīgi saņem šajās pasta kastēs dažādus uzdevumus. 3 dienu garumā dalībniekiem ir jāpiedalās dažādos pārbaudījumos, kurus veido šķēršļu skrējieni, stafetes un citas sportiskas, kā arī intelektuāls nodarbes. Nometnē mums ir jābūt priecīgiem, jāpalīdz viens otram. Bija naktas spēles un šķēršļu gājiens. Vakar šķēršļu gājienā bija jāsakrāj kociņi, sērkociņi. Lai iegūtu uguns. Jā. Te var satikt daudzus draugus, te ir interesanti. Vakardien mums bija nodarbības, kurās mēs darījām dažādas lietas. Piemēram, mēs būvējam katapultu, mēs būvējam tiltu no avīzēm. Un šodien mums ir sportiskās aktivitātes. Vispirms bija sporta zālē, kur bija jāsporto visādas stafetes. Skautam ir jābūt uzticīgam Dievam Latvijai. Skautu likumi ir tādi: mazskauts valda par sevi un mazskauts klāts vecākos. Tas ir interesanti un, piemēram, tā netērē lieku laiku, tā kā, piemēram, kaut ko citur. Mājās pie datora sēd, bet te kaut ko dara darbā. Tulkojumā no angļu valodas skauts ir izlūks, bet atšķirībā no jaunsargiem tā nav militāra organizācija. Līdz ar to jaunieši iegūtās zināšanas būs vairāk sadzīvē pielietojams, kā piemēram sniegt pirmo palīdzību, nevis prasmi rīkoties ar ieroci. Mēs strādājam gan uz personības attīstību, gan uz vērtības sistēmas attīstību, gan uz dažādu prasmju veidošanu, zināšanu jaunu apguvi. Un tas galvenais laikam ir tādu labu cilvēku izaudzināt. Galvenā īpašā prasme būtu vēlme darboties aktīvi gan telpās, gan ārā, vasarā iet nometnēs, pārgājienos un apgūt dažādas dzīvē noderīgas iemaņas. Skauti Latvijā vēl nav tik populāri un atpazīstami, tomēr viņu katru gadu paliek arvien vairāk. Un jo plašāka teritorija Latvijā šādas nometnes ar sevi iepazīstinās, jo vairāk bērnu teiks, ka 2 viņu galvenie likumi ir mazskauts valda pār sevi un mazskauts klausa vecākos. Skauti rullē! Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.